Sveiki, te tāds skaists dabas nostūrītis. Tas ir karjers pie Ogres, mazs karjeriņš tāds. Otrā pusē Daugava ļoti tuvu šeit ir. Un ūdens te tik dzidrs. Tā kā te var braukt atpūsties, ļoti laba vieta. Ļoti laba vieta uz šīs skaistās pasaulītes. Cik nu viņa vēl ir skaista, ko vēl ļaunums nav sabojājis. Te Vardas pavasarī labi uzstājās, te tādi koncerti. No tāda šī vieta uz mūsu zemeslodes, par kuru cilvēki mēdz teikt, kā Dievs radīja šo zemeslodi 6 dienās? Pasauli radīt 6 dienās. Jūs ko? Tas taču nav iespējams. Lai nu cik būtu varens Dievs, bet 6 dienās tas nav iespējams. Un šaubas visas sākās tikai tāpēc, ka cilvēks ar savu aprobežoto prātu mēģina racionāli izskaidrot to, ko Dievs ir darījis, ko viņš ir radījis. Viņi necenšas Dievu sacīto pieņemt ticībā. Bet Dievs ir teicis, par cik debesis augstāks par zemi, par tik augstākas manas domas par jūsējām. Ir teikts citā vietā Bībelē, ka 1000 gadi Dievam ir kā viena mūsu diena. Tātad mūsu spējas pret Dieva spējām un gudrību nav nekas vairāk kā piliens jūrā. Mēs gribam izskaidrot ar savu prātu, ko Dievs ir radījis, cik ātri viņš to ir radījis. Kā mēs to varam saprast, ka Dievs sacīja un pēc viņa vārda tappa. Viens vārds un viss tappa. Mēs to varam izprast? Nekad. Bet patiesībā šodien, man liekas, vai tad tas nav daudz vairāk izprotams kā iepriekšējām paudzēm. Vai iepriekšējās paudzes varētu izprast un vispār pieņemt to, ka ar vienu klikšķu uz ekrānu var izsaukt veselu programmu, vai veselu grāmatu, veselu koncertu, plenāru sēdi? Un ka ar dažiem klikšķiem mēs jau varēsim viens ar otru sarunāties un skatīties viens uz otru ekrānā. Vienalga, cik 1000 kilometru attālumā neatrastos viens no otru. Un saruna ne tikai starp 2 cilvēkiem, bet starp veselu cilvēku grupu. Ja mēs to pirms 100 gadiem cilvēkiem sacītu, kā viņi to pieņemtu? Es domāju, ka tāpat pasmietos, kā šodien par Dievu sacīto. Kā viņš ir savā vārdā to teicis, tas liekas cilvēkiem nepieņemami. Bet šodien mēs taču zinām, ka lai ar vienu klikšķi mums būtu tādas iespējas, kāds mums šodien ir, tur taču cilvēki ir ielikuši milzīgu darbu. Tagad mums lūk pietiek ar vienu klikšķi, lai to izsaukt esamībā. Mēs jau nezinām, cik laika vajadzēja mūžīgam Dievam, visvarenajam Dievam, lai būtu tāda iespēja viņam, ka to, ko viņš ir sagatavojis, ar vienu vārdu varētu izsaukt esamībā. Nu, kāds varbūt iebildīs, nu vārds un klikšķis nav viens un tas pats. Bet arī šis arguments šodien vairs nav spējīgs pastāvēt. Jo šodien taču var ierunāt pat vesels teksts, ko dators iztulko. Vai tā ne tā? Es domāju, tāpēc, cik muļķīgi šodien apšaubīt Dievu sacīto mūsu laikā. Daudz saka, ka 6 radīšanas dienas tie noteikti bija kaut kāda laika perioda. Nu labi.
Mēs nesakām, ka tie ir laika periodi. Mēs sakām, ka tas bija tā, kā Dievs savā vārdā teica. Viņš sacīja, un vienā dienā viss tapa. Kas tapa vienā dienā? Ne jau viss pasauli uzreiz. Tas viss notika kaut kādi. Daba tapa, pieņemsim, vienā dienā, dzīvnieki. Tas ir augi vienā dienā, dzīvnieki citā dienā. Un tā tālāk. Bet tad jautāsim, no kurienes tad cēlās tāds laiks sprīdis kā nedēļa. Es personiski nezinu nevienu zinātnisku dokumentu, ka nedēļa būtu kāds cilvēks izgudrojis. Šis dokuments atrodas Bībelē, pašā 1. nodaļā. Dievs iestatīja nedēļu 7 dienu ciklu, 6 dienās radot šo zemi un visu, kas uz tās. Noslēdzot ar radības kroni cilvēku. Bet 7. dienu iesvētīja kā svētu atpūtas laiku. Lai cilvēks zinātu, kad viņam jāstrādā un kad jāatpūšās un jāgodā radītāju. Un tātad Dievs šo nedēļas ciklu saglabājas vēl joprojām. Un visi cilvēki mēģinājumi to izmainīt, kā vēsture to rāda, nav sekmējušies. Tātad pats labākais cikls ir 7 dienu nedēļa. Tāpēc muļķīgi būtu pieņemt, ka 6 radīšanas dienas būtu kaut kāda laika perioda. Mums ir ticībā tas tā, kā Dievs radītājs to ir atklājis, jāpieņem. Vai ne tā? Tieši tā.